Kas ir EIKIS? Energoresursu izmaksu kompensēšanas informācijas sistēma. Šī sistēma sniedz mērķētu atbalstu mājsaimniecībām augstu energoresursu cenu gadījumā. Atbalstu var saņemt tikai mājsaimniecības ar zemiem vai vidēji zemiem ienākumiem. Vidējos ienākumus mājsaimniecībai aprēķina ņemot vērā visu adresei deklarēto personu kopējos gūtos ienākumus. Atbalsts tiek piešķirts centralizētajai siltumenerģijai, dabasgāzei un elektroenerģijai. Pašvaldības, izmantojot EIKIS, piešķir atbalstu mājsaimniecībām, kam netiek nodrošināta centralizēta siltumapgāde. Kāda ir atbalsta piešķiršanas kārtība? Regulāri tiek monitorētas energoresursu cenas. Ja tās pieaug un 3 mēnešus saglabājas augstas, valdība pieņem lēmumu par atbalsta uzsākšanu. Lai identificētu mājsaimniecības, kas atbilst kritērijiem, EIKIS automātiski saņem nepieciešamos datus no valsts iestādēm, identificējot mājsaimniecības, kas atbilst kritērijiem. Pēc tam EIKIS informē attiecīgos pakalpojumu sniedzējus par mājsaimniecībām, kurām pienākas atbalsts. Pakalpojumu sniedzējs, sastādot rēķinu, automātiski iekļauj maksas samazinājumu par energoresursiem. Atbalsts tiek piemērots ministru kabineta rīkojumā noteiktajā periodā. Piemēram, ja norādīts, ka tas jāpiemēro no 1. janvāra līdz 31. martam, atbalsts tiks automātiski piešķirts tikai šajā posmā. EIKIS ir automatizēta sistēma. Tas nozīmē, ka, lai saņemtu atbalstu, personai no mājsaimniecības nav jāiesniedz pieteikums vai jebkādi citi dokumenti. Sistēma pati nosaka mājsaimniecības, kurām pienākas atbalsts, ņemot vērā datus par deklarēto dzīvesvietu un ikmēneša ienākumiem. Tāpēc viss, kas tev jādara, pārliecinies, ka esi deklarēts savā faktiskajā dzīvesvietas adresē un ka tajā nav deklarētas nepiederīgas personas. Ja nepieciešams veikt kādas izmaiņas par deklarētajām personām, aktualizē informāciju elektroniski vai vēršoties savā pašvaldībā. Ņem vērā, dati sistēmā tiek analizēti mēneša 1. datumā. EIKIS – moderns risinājums efektīvai atbalsta piešķiršanai mājsaimniecībām.